Vajadzēs ātri ģenerēt idejas, lūgums ātri. Jūs ejat uz citu uzņēmumu kā menedžeris. Un jūs zinat, ka tur iepriekš bija harizmātisks līderis. Kā jūs jutīsieties? Esmu Jānis Roze, biznesa psihologs, nodarbojos ar uzņēmumu konsultēšanu un dažādus uzņēmumus ne tikai konsultēju, bet arī vadu seminārus, dažādus treniņus. Sauciņš ir psiholoģija un visur šī psiholoģija ir, ja, gan mārketingā, kā pasniegt, kā pareizi uzrunāt cilvēkus. Līdz ar to tas diezgan sanāk ar Latvijas plaši izpausties. Brīnišķīga sadarbība. Tiešām liels paldies Jānim Rozem par dalību mūsu pasākumā. Tik izsmeļošu prezentāciju nenāks bieži dzirdēt. Paliks sajūta, ka gribas dzirdēt vēl un vēl. Stundas laikā bija par maz. Sapratu, ka šīs lektora kompetences ir daudz dziļākas, daudz apjomīgākas un labprāt dzirdētu vēl. Ļoti svarīgi ir pirms veikt seminārus, treniņus, ir jāsaprot, kas notiek uzņēmumā. Ja, tad, kad vada seminārus bez šīs izpētes, es to arī daru, bet problēma ir ar to, kad ejot un vadot semināru, tu nezini, kā pagriezt, kas viņam ir aktuālāks no tās tēmas, jo tēmas ir plašas. Protams, ka es cenšos koriģēt semināra laikā jau, ja, bet tad, kad ir veikta izpēte, es jau izveidoju šo tematiku atbilstoši uzņēmumu vajadzībām, atbilstoši uzņēmuma šiem dalībniekiem. Kopā ar Jānu Rozi mēs veicām visu darbinieku amatu aprakstu uzlabošanu, precizēšanu, sadalījām funkcijas, aizvietošanas, papildināšanas dažādām amatiem un funkcijām. Esam apmierināti ar to, kā viņš mums konsultē, kā viņš iesaka un dod padomus, izspēlējam dažādas situācijas. Katrs gadījums ir unikāls, ja, tāpēc arī viņam ir nākt mazliet piepūlēties un pastrādāt, lai atrastu mūsu gadījumam, teiksim, to labāko risinājumu. Diezgan plašs lauks ir sadarbības Latkonsulam izveidots ar uzņēmumiem. Šiem uzņēmumiem es vadu seminārus diezgan plaši, sākot no stratēģijas, mārketings, inovācijas, kreativitāte, līderība, motivācija.